Mēs beidzot esam tikuši līdz tai nodarbībai, kur mēs izrunāsim, kādus produktu grupas tad mēs ēdam low carb uzturā. Un, kā jau es pirms tam esmu teicis, šeit mēs izrunāsim tās galvenās produktu grupas, bet paši specifiskāki produkti būs iekļauti mūsu sarakstos, kur tur visam iziet cauri. Un tātad, ir svarīgi, es gribu vienkārši vēlreiz atgādināt to, ka ir ļoti, ļoti daudz produktu. Produkti ir tūkstošiem, un ir neiespējami visiem iziet cauri. Kā jau es iepriekšējā video, kur mēs runājam par to, tām produktu grupām, ko nedrīkst, es teicu, tāda laba vadlīnija ir aptuveni 15 grami ogļhidrāti uz 100 gramiem produktu, un to mēs varam redzēt sastāvā. Un arī te ir jāizmanto savu loģiskā spriestspēju, jo vienmēr ir izņēmumi, kā mēs tam arī pirms tam pieskārāmies. Bet tātad, kas tad ir tās galvenās produktu grupas, ko joprojām var ēst low carb uzturā, ko joprojām droši var lietot low carb uzturā? Un tātad mēs sākam ar pirmajiem, un tie ir svaigi augļi. Svaigus augļus lielāko daļu joprojām var iekļaut low carb uzturā. Es ieteiktu, un manuprāt, viņi ir arī sarkanajos sarakstos, izvairīties no tādiem super eksotiskajiem augļiem, kuriem ir ļoti, ļoti augsts cukuru saturs, bet kopumā no svaigiem augļiem joprojām nav jākautrējās. Citos ir vairāk cukuru, citos ir mazāk, bet aptuveni tā vidēji tur ir 15 grami ogļhidrātu uz 100 gramiem. Tad mums nākamā lieta ir rieksts un sēklas, un tieši tāpatās joprojām šīs lietas var low carb uzturā lietot bez izņēmumiem. Protams, ja tie rieksti vai sēklas ir medū izmērcētas, tas jau ir cits stāsts. Ja tur ir medus glazūra, tas ir izņēmums. Bet, ja mēs runājam par tur sālītiem riekstiem vai sēklām, pilnīgi mierīgi viņus droši var low carb uzturā lietot. Tas pats attiecas uz sakņaugiem, bet šeit, protams, ir savi izņēmumi. Pieņemsim, kartupeļs būtu tāds skaidrs izņēmums, jo tas ir cieta bagāts produkts, bet tādas lietas kā, piemēram, burkāni, bietes, sīpoli, ķiploki, visas šīs lietas joprojām droši var lietot low carb uzturā. Tad ir, protams, visi dārzeņi, kas aug virs zemes, jo tur arī tas ogļhidrāta daudzums ir plus mīnus aptuveni 5 gramus 100 gramiem. Visi zaļie dārzeņi, visi dārzeņi, kas aug virs zemes, atkal ar saviem izņēmumiem, kā piemēram kukurūza. Tas būtu tāds skaidrs, bet kukurūza īsti nav dārzeņs. Kukurūza ir vairāk graudaugs. Paskatīsieties sarakstos tie dārzeņi, tur ir diezgan pilnīgs tas saraksts. Stiprie alkoholi un sausie vīni. Viņus var lietot low carb uzturā. Ar stipriem alkoholiem es domāju alkoholus, kur ir tādi šņābja līmenī, kur ir 40 grādi alkohola, jo tie ir, viņi ir tādi spirtveidīgi, un kā jūs varat zināt, vai uz alkoholu, vai teiksim, tas ir labs alkohols, ko lietot low carb uzturā vai nē, vai viņš ir sīrupains. Teiksim, ja jūs liķieri paņemsiet rokās, paberzēs, pirmais, kas man nāk galvā, ir kaut kāds Jāgermeisters vai Rīgas balzāms. Ja tu viņu paņemsi paberzēs rokās, lai gan tur ir aptuveni 40 grādi, viņš ir lipīgs. Tas nozīmē, ka tur ir cukurs klāt. Savukārt, ja tu paņemsi šņābi vai viskiju vai konjaku vai džinu vai tekilu, vienalga paņemsi tos stipros alkoholus, viņi vienkārši izgaro rokās. Un līdz ar to visus stipros alkoholus, kuriem nav pieaugt klāt nekādas saldās lietas klāt, tā kā viņus joprojām var lietot low carb uzturā. Protams, tas nenozīmē, ka viņus vajag lietot, un tas nenozīmē, ka viņi ir rekomendēti lietot katru dienu, vai ne? Izmantojam savu loģisko spriestspēju. Tie paši ierobežojumi, kas standartā attiecas parastā uzturā, arī šeit attiecas. Lietojam alkoholu ar prātu. Un, teiksim, tāda ikdienišķa, es uzreiz vienkārši varu pieminēt, tāda ikdienišķa iedzeršana vakarā, un te mēs runājam par, katru vakaru izdzert pa vīnu glāzē, vai katru vakaru tur izdzert kaut kādu kokteilīti, kur ir sajaukt kādu 50-100 gramu alkohola stiprā. Tas noteikti kavēs jūsu progresu. To es gan gribu pieminēt. Tīpaši tiem, kuriem ir aptaukojusies akne vai kuriem ir kaut kādas veselības problēmas, tas noteikti kavēs to atlapšanas procesu. Un tāpēc es iesaku tādu alkohola iedzeršanu atstāt vai vienreiz nedēļā, teiksim, tā pasēdēt un atpūsties, vai arī pat retāk, ja tas ir iespējams. Un vēl viena lieta, kas pie low carb uztura ir jāņem vērā ar alkoholu, ir tas, ka jums daudz ātrāk reips. To paturiet prātā. Tā nav tāda, ka bišķiņa ātrāk reips. Tas ir tā, ka 2 reizes mazāk vajag, lai sasniegtu tādu pašu reibumu. Tā kā pirmās reizes lietojot alkoholu, esiet uzmanīgi. Un tāpatās arī sausie vīni, sausais baltīns, sausais sarkanvīns un sausais šampanietis arī. Tos visus joprojām var lietot low carb uzturā, jo viņos tas ogļhidrāta līmenis ir ļoti mazs. Vīnos
sausos vīnos, gan sarkanvīnos, gan baltvīnos ir aptuveni 5 grami ogļhidrātu uz 100 gramiem. Savukārt alkohola, tā kā stiprajā alkoholā ir 0 ogļhidrātu. Bet ņemiet vērā, ka tās ir tomēr tukšās kalorijas. Alkohols ir vispār savu makro uzturvielu, par ko mēs nerunājām, bet alkoholā ir joprojām salīdzinoši daudz kalorijas. Bet mēs kalorijām nesakojam līdzi, un tieši te ir tas noteikums, ka vienkārši nelieto viņu katru dienu. Tas ir arī viss. Tad mums ir piena produktu nolas. Piena produktu nolas droši low-carb uzturā var lietot. Un visi, principā, olām nav ogļhidrātu nemaz, un savukārt piena produktiem vidēji ir aptuveni 4 grami ogļhidrātu uz 100 gramiem produktu. Piena produktus visus sierus var lietot, biezpienus un tā tālāk. Izvēlieties traknāko galu, nav jāiet obligāti ar pašu traknāko, bet viens izņēmums ir jāizlaiž ir visi piena produkti, kuriem ir rakstīts virsū, ka tur ir samazināts tauku saturs. Un tāpatās, teiksim, saldējums tehniski arī ir piena produkts, vai ne, bet tas ir saldums. Un tāpatās visi jogurti ar garšām un tā tālāk, viņiem visiem klāt ir cukuri. Un līdz ar to, tā, kad es saku piena produktus, es domāju dabīgos piena produktus. Un tas traknais gals ir labāks. Un vēl viena papildus piebilde ir, es iesaku izvairīties no paša piena, lietot viņu lielos kvantumos. Protams, tu vari droši kafijai pieliet tur bišķiņu pienu klāt, nekādas problēmas, bet izvairīties no tādas glāze piena dienā vai tādas lielos apjomos piena lietošanas, jo atkal pienā ir 4 gramu ogļhidrātu uz 100 ml. Tas nozīmē, ka tu izdzer 2 glāzes piena, tie ir 20 ogļhidrātu, un tie ir tīrie cukuri, kas uzreiz tev arī uzsūcās sistēmā. Līdz ar to tādi, un plus tur nav taukvielas klāt, tas nedod nekādu sātu sajūtu, un tāpēc piens kā tāda, teiksim, lielos kvantumos es iesaku no viņa izvairīties. Savukārt siers, visi biezpieni un tādas lietas, izvairamies tikai no tiem, kuriem ir ļoti mazs tauku saturs vai pat samazināts tauku saturs, ņemam traknāko galu un viss būs ok. Visi dzīvnieku produkti bez izņēmuma. Tā kā visas desas, gaļas, vienalga kāds tas dzīvnieks ir, no kurienes viņš ir nācis, jūs droši to varat lietot. Tāpat runājot par eļļām, šeit ir jābūt nedaudz uzmanīgam, jo ir eļļas, kur ir tā kā 0 ogļhidrāti, bet kuras vienkārši nav ieteicams lietot tīri priekš veselības. Piemēram, rapšu eļļa, augu eļļa, saulespuķa eļļa, vinoga kauliņa eļļa, zemesrieksta eļļa, kukurūzas eļļa. Visas, tās būs iekļautas sarkanajā sarakstā, un no šīm eļļām ir jāizvairās, jo viņas veicina tādu hronisku iekšējo ķermeņa iekaisumu veidošanos. Un šobrīd tā zinātne ved tajā virzienā, ka šīs ir tās eļļas, kas ir atbildīgas par šo iekaisumu procesu veidošanos, un līdz ar to ir svarīgi viņas izņemt ārā. Optimālāk ir izvēlēties labāk tur zemākas kvalitātes olīveļu vai to pašu sviestu vai kādas citas taukvielas. Tā būs daudz labāka lieta, teiksim, kas ir tādas sēklu eļļas, kas ir augstas kvalitātes līnsēklu eļļa, kaņepju eļļa, kas ir spiestās, viņas pie salātiem joprojām droši var likt klāt. Bet vislabāk viņas ir nekarsēt. Tas ir tāds svarīgs faktors. Tas, protams, ja tu lietos, teiksim, tas nenozīmē, ka ir pa galvu, pa kakali jāmēģina izvairīties no katras pilītes rapšu eļļas vai kaut kādas citas lietas, bet vienkārši mājās viņi ir ideāli nelietot. Mājās ir vislabāk izvēlēties viņas nelietot. Un tās eļļas būs iekļautas sarkanajā sarakstā. Zivis un citas jūras veltes low-carb uzturā droši var lietot, vienalga vai tā ir saldūdens vai sāļūdens zivis, tam nav nozīmes, jūs droši visus, tā kā arī visus vēžveidīgos un vispārējos droši varat turpināt lietot low-carb uzturā. Visas dabīgās garšvielas un garšaugus ar dabīgiem, es domāju, ja tu viņu ir izaudzēt dārzā, vai ja tur ir sajauktas, teiksim, garšvielas no dažādiem garšaugiem, pilnīgi mierīgi. Viens izņēmums, protams, ir kur ir to, kuras ir tik daudz pieaugstlāt. Vegeta ir tāda lieta, ko es neiesaku lietot. Visādas barbekju garšvielas beramās, kur ir pusi no tā ir cukurs, arī neiesaku lietot. Kāpēc te ir tāds gaišs zaļš, vai ne? Tāpēc, kad, kā mēs iepriekš runājām, garšvielās, žāvētos garšaugos būs nenormāli daudz ogļhidrātu, bet mēs viņus lietojam tik mikroskopiskos apjomos, ka tas reālais apēstais ogļhidrātu daudzums ir gandrīz 0. Tad mums nākamā lieta ir mākslīgie saldinātāji, un par tiem mēs vairāk runāsim, teiksim, ketogēnajā uzturā, bet faktiski visus mākslīgos saldinātājus, kas ir eritritols, stēvija, mankfrūts, ksilīts, jūs droši varat lietot. Jūs redzēsiet, ja jūs paskatīsieties aizmugurē, tur ir, teiksim, jūs paņemsiet eritritolu paku, jūs redzēsiet, ka tur tas ogļhidrātu daudzums ir astronomisks augsts. Bet ir jāņem vērā, ka tie ir polioli,
un poliolus mēs neskaitām, jo mūsu ķermenis poliolus nepārstrādā. Ar vienu izņēmumu. Un šis viens izņēmums ir maltitols. Ja jūs ņemat kaut kādus saldumus, un ja jūs redzat aizmugurē, pieņemsim, jūs redzat šokolādes tāfelīti veikalā, un tādus, es pieminēšu to, tāpēc, ka tādas ir, un, ja un tur ir rakstīts 0 cukuru, vai ne? Bet, ja tu paskaties aizmugurē, un tur ir rakstīts maltitols sastāvā, tad, principā, tas ir tas pats cukurs, jo maltitols, lai gan viņš skaitās mākslīgais saldinātājs, bet viņš mūsu ķermenī tieši tāpat kā cukurs konvertējās glikozē, un tas efekts ir tieši tāds pats. Līdz ar to vienīgais mākslīgais saldinātājs, no kā es izvēru, tas ir maltitols, bet visus stevijus, eritritolus, ksilītus, tādas lietas var turpināt lietot. Un tad mums paliek kafija, tēja un zero limonādes. Jūs arī droši varat lietot low-carb uzturu ietvaros. Jūs droši kafiju varat lietot klāt. Tur, kā, pieliet bišķiņu pienu klāt, pieliet saldo krēmu, dzert viņu, kā jūs gribat. Kamēr teiksim, jūs miksējat tos produktus, ko mēs joprojām lietojam zemā ogļhidrātu uzturā, tikmēr tur nekāda problēma nav. Un citreiz produkti, kurus mēs iekļaujam low-carb uzturā, būs apvienot ar produktiem, kur ir iekļauts sarkanajā sarakstā, kurus mums nevajadzētu ēst. Un šādos gadījumos ir jāizmanto savu loģiskā spriestspēju. Piemēram, viens no biežākajiem jautājumiem, ko es saņemu, ir par marinētiem gurķiem. Tur ir, tu paskaties aizmugurē veikalā, piemēram, skaties, tur ir piebērts klātu cukurs, vai ne? Tur ir gan dabīgais, gan mākslīgais, mākslīgais, ne, bet tur ir gan cukurs, kas ir gurķos, gan arī tai marinēdē ir pielikts klāts cukurs. Tad rodas jautājums, vai es šo lietu drīkstu ēst. Un zinot, tagad jau jūs zināt, ka cukurs, vai tas nāk dabīgi, vai tas nāk no cukuru pakas, tā joprojām ir tāpat glikoze un fruktoze. Tam nav nekādas atšķirības, vai tas nāk no augļiem, vai no gurķiem, vai no cukuru pakas. Tā ir viena un tā pati lieta. Mēs varam izdarīt secinājumu, ka, ja pieņemsim produktam ir pievienots nedaudz cukuru, piemēram, tiem gurķiem tur būs kaut kādi 3, 4, 5 grami cukura uz 100 gramiem produktu, un kopējais ogļhidrātu daudzums joprojām ir zem 15 gramiem, tu droši drīkst šo produktu lietot, jo tu joprojām trāpīsi tajā ogļhidrātu limitā. Jo atceries, un šī ir svarīga lieta, vienkārši, kas ir jāatcerās, ne low-carb uzturā, ne keto uzturā mērķis nav izvairīties no jebkādas cukuru uzņemšanas. Tas nav iespējams, tas ir pilnīgi neiespējami, ja tu vienīgais pilnībā neatsakies no ēdiena kā tāda. Un svarīgākais ir tas, ka mēs to cukuru apzināti neuzņemam tīrā formā, un ka mēs viņu neuzņemam lielos kvantumos no konkrēti tādām lietām, kur tu zinātu, kuras ir neveselīgas. Tas ir pats svarīgākais. Ne low-carb uzturā, ne keto uzturā mums mērķis nav pilnībā izvairīties no katra mazākā cukura graudiņa. Galvenais ir apzināti to nedarīt. Jo cukurs no augļiem ir tieši tāds pats cukurs kā no konfektēm, cukurs dārziņos ir tāds pats cukurs kā augļos, glikoze, fruktoze. Tas ir tie pamatelementi. Tu to zini jau tagad no tiesas video. Un mūsu mērķis ir samazināt šo ogļhidrātu zem 135 gramiem dienā, nevis paranoiski no tiem izvairīties. Un es varu sadarīt, ka kādam no jums rodas tas jautājums, tad kāpēc es nedrīkstu bērt klāt savai kafijai karotītu cukuru vai vienalga? Kāpēc es nevaru bišķiņu cukuru pievērt klāt, ja tur gurķos nav tā problēma? Kāpēc es to nevarētu darīt pie savu brokastu galda? Un šeit ir vienkārši tas ir princips, pēc kā mēs vadamies, ka mēs apzināti izvairamies no papildus, nevajadzīgi cilvēku veidot un rafinētu un veselību neveicinošu ogļhidrātu lietošanas. Mēs tikai apzināti izvairamies no papildus pievienošanas klāt. Un tas ir vienkārši tāds pamatprincips, pēc kā mēs vadamies. Un tā ir tāda, mēs to varam saukt par sevis audzināšanu, principi pēc izvēloties draudzīgākās versijas priekš sevis, bet neievedot sev pilnīgā sīkumainībā un paranojā, ka tur kaut kur kāds būs piebērš klāt bišķiņu cukuru. Tas nav tas, par ko mēs uztraucamies. Mūsu mērķis ir vadīties pēc šiem sarakstiem, izņemt ārā tā apzināti to sarkano sarakstu un neiespringt par katru mazāko cukuru graudiņu.